Tā ir klasika, bet cita klasika. Madonas muzeja izstāžu zālēs atklāta mākslinieces dizaineres Ingrīdas Zāberes augstās modes izstāde. Ingrīdas Zāberes vakarkleites ir konceptuāli darinātas no gataviem vīriešu krekliem, tos neārdot, negriežot un nepāršujot, saskatot rūpnieciskajos darinājumos potenciālu, kas kā pārsteidzoša formula kalpo balles kleitu radīšanai. Šī formula kleitām dod papildus lomu, tās ir domājošas kleitas. Nav jau viss vienmēr jāpērk veikalā, jo tās lietas, ko mūsdienās, ko lielveikalos pārdod, viņas ir ļoti nekvalitatīvas un viņas tikai vairo tos atkritumus, kas jau katru gadu tonām tiek izmest. Un, man liekas, ir ļoti tā radoši un tas rada prieku, ja, kaut ko radīt pašam un improvizēt. Varbūt ir vērts pārskatīt tās drēbes, kas mājās ir, un pamēģināt uzvilkt kājām gaisā vai uzvilkt kājās kaut kādu džemperi vai kaut kā savādāk. Ingrīda Zābere pārstāv dizaina projektu Recycled LV, kas pārskata līdz šim saražoto priekšmetu un apģērbu krājumus, pārvēršot neaktuālas vai aizmirstas lietas par jaunu un citādu dizainu, atkārtotam un ilgākam lietošanas mūžam, ar ideju attālināt brīdi, kad vidē nedraudzīga ražošanas procesa rezultātā tapusi produkcija atkal nonāktu vispasaules atkritumu kalnā. Es kādus 4 gadus nepilni strādāju žurnālā Dizaina studija, kā mākslinieci, maketēju žurnālu. Un mums bija ļoti daudz materiālu, kur tiek izmantots dizainā vecas lampas vai mēbeles, pārstrādātas no kaut kādiem lietotiem materiāliem vai lampas no krūzītēm vai krēsli no kaut kādām durvīm. Un tas man tik ļoti tas patika, un šī ekoloģiskā ideja tā kaut kā sasaucās ar to manu sajūtu, ka gribās kaut ko darīt ar rokām pašai, nevis tikai sēdēt pie datora. Uzdrīkstēšanās būt citādai, paust neatkārtojumu individualitāti, tā ir sieviete, kas valkā Ingrīdas Zāberes kleitas. Vienlaikus tērpi rada iespēju izspēlēt lomas, iejusties šobrīd modes pasaulē tik aktuālajā Annas Karēņinas tēlā, bet tajā pat laikā paturot savu individualitāti. Es jutos ļoti labi, bet tā kā man tas bija ārā pasākums, tad man tā kleita īsti konkrētam pasākumam nederēja. Viņa bija smaga, lai es varētu skraidīt kā vadītājs uz priekšu atpakaļ, bet katrā ziņā es sajūtu to, ka tas ir īpašs darbs, un otra tāda noteikti nebija. Un es kā tagad atceros melns, un melns ar strīpiņu krekli bija. Un es neatceros 6 vai, man liekas, ka 8 Ingrīda teica, bet katrā ziņā, un tas bija 2 gadi atpakaļ, tā kā tas bija tikai sākums, ka Ingrīda bija atgriezusies no Itālijas. Sajūta bija laba, jo tas bija dizainera darbs. Šīs kleitas un arī paskatoties video no Berlīnas modes skatis, lieliski vienkārši gaumīgi izsmalcināti un stilīgi. Un katrā ziņā, tā droši vien būtu lieliska dāvana savai sievai vai meitenei. Vai tu iedomājies arī, ka tavs krekls varētu būt kā lielisks materiāls kādai nākotnes skaistai kleitai? Jā, starp citu nākot iekšā izstādē, es tieši iedomājos, ka man ļoti daudz tādi mazliet nonēsāti krekli, kuri droši vien noderētu, un es labprāt arī no viņiem šķirtos un redzētu viņus šādā skaistā izpildījumā. Janvārī ar šīm kleitām Ingrīda Zābere pārstāvēja Latviju Berlīnas modes nedēļā, bet Madonas muzejā unikālās vakarkleitas aplūkojamas tikai līdz 17. martam.